stāsti kalnos lejās, mežos un grāvās skaļi sauc. Stāsti kalnos lejās, ir glābējs dzimis mums. Es Dievu meklēt gāju, bija vakars agris rīts. Es ceļā nezināju, bet Jēzus nāca līdz. Stāsti kalnos lejās, mežos un grāvās skaļi sauc. Stāsti kalnos lejās, ir glābējs dzimis mums. Kā pasaulē viņš nācis, kā Dievs to sūtīja, un visus pēstīt sācis, tas vienmēr jāvēstā. Stāsti kalnos lejās, mežos un grāvās skaļi sauc. Stāsti kalnos lejās, ir glābējs dzimis mums. Reiz gani lielas bailēs šo vēstī saņēmā, kā Dievs mīl visus ļaudis, tur eņģi dziedājā. Stāsti kalnos lejās, mežos un grāvās skaļi sauc. Stāsti kalnos lejās, ir glābējs dzimis mums. Tik lielā pazemībā viņš toreiz piedzimā, lai augam mīlestībā, tā viņa mācībā. Stāsti kalnos lejās, mežos un grāvās skaļi sauc. Stāsti kalnos lejās, ir glābējs dzimis mums. Labvakar, mīļie koncerta viesi! Esmu ļoti priecīga šodien šeit būt kopā ar jums. Un tikko dzirdējām dziesmu, kuru vairāk kārt atkārtojās vārdi Ej, stāsti kalnos lejās, mežos un gravās skaļi sauc. Vai jūs esat kādreiz bijuši tik priecīgi, ka gribas visiem pastāstīt jaunumus, ko jūs tikko esat dzirdējuši un tik aizgrābti, ka esat gatavi kāpt kalnos, tik apņēmības pilni, lai būtu gatavi nokāpt katrā lejā, lai dotos pie tiem, kas atrodas dzīves zemajās vietās? Lai mērotu tādus ceļus, vēsti ir jābūt ļoti iespaidīgai, un tieši tāda ir vērsts par Jēzu, tieši tik iespaidīga, tieši tik ļoti iedvesmojoša, ka tā ir saglabājusies vairāk kā 2000 gadus, un cilvēki to vēl joprojām ar sajūsmu turpina stāstīt, nodot no paudzes paudzē, mērot vis tālākos ceļus un pat atdot savas dzīvības šīs vēsts dēļ. Kā ir ar jums? Vai jūs esat notvēruši, kas šajā vēstī tāds ir? Vēlamies jūs šovakar ieaicināt pārdomāt šo vēsti, bet vēl svarīgāk par to, iepazīt šo īpašo personu Jēzu. Dzirdēsim 2 dziesmas kora izpildījumā, kas mūs vedīs tālākajā ceļā. Stāsti
Mēs dzirdējām dziesmu, kurā jau atkal bija jūtams prieks par Jēzu. Interesanti ir tas, ka šis prieks ir spējis pastāvēt ne tikai 2000 gadus, bet uzrunāt cilvēku dažādās kultūrās un vecumos. Lai par to pārliecinātos, vēlos uzaicināt uz skatuves 3 paudžu cilvēkus, par kuriem zinu, ka Jēzus viņiem ir kaut kas nozīmīgs un tūs. Aicinām priekšā Markusu, Edgaru un Astrīdu. Vēlamies uzdot kādu jautājumu. Nāciet droši šeit priekšā. Jautājums skan šādi. Edgars vēl pat nedaudz padarbosies. Kāpēc Jēzus ir tik nozīmīgs tieši tev? Astrīd, tad tu droši var sākt. Es tas bailīgākais, laikam, starp šiem varenajiem. Man kāda mīļa garīga rakstniece ir teikusi tādus vārdus. Jēzus ir mans labākais dvēseles draugs. Un pateicoties tam, ka es vairāk kā pirms 50 gadiem tiešām uzdrošinājos noticēt šiem vārdiem un savu dzīvi nodot Dievam. Un tiešām Jēzus ir mans draugs. Tas nav tā, kad es aizsūtu kādu īsziņu. Es pa dienu pa telefonu parunājos ar kādu draugu, bet viņš ir klātesošs visos dzīves sīkumos. Un nav jau tā, ka vienmēr viss izdodas. Kādreiz nonāk tādos jucekļos, ka nav izejas, bet izeja nav man, bet blakus ir draugs, kurš zinot visu šo situāciju, zinot apkārtējo cilvēku izvēles un apstākļus, es zinu, ka viņš mani izvedīs savā īpašā veidā. Un tiešām pienāk jauna diena. Es no rīta Dievam pateicos un izlūdzos vadību visās lietās. Tāds ir mans draugs, un tāpēc es viņu mīlu un priecājos par šiem laikiem, kas pie mums Latvijā, ka tiešām Dievam ir atvērti un tiek slavēts Dieva vārds. Markus, kāpēc tev Jēzus nozīmīgs? Man atbildot uz šo jautājumu vienmēr ir viens stāsts no Jēzus dzīves, kas tieši man mainīja skatījumu, kur bija tas mirklis, kur es kaut ko ieraudzīju savādāk nekā līdz kādam konkrētam brīdim. Un man vienmēr patīk pieminēt stāstu par Ģedzemani. Noteikti mēs daudz esam to dzirdējuši. Un tieši tur es ieraudzīju kaut kādu līdzību sevī, un es sapratu, kā tieši Jēzus, kur tieši tā nozīme atklājās manā dzīvē, un kā mēs zinām, tas bija ļoti tāds pārbaudījumu, teiksim tā, sakāpinājums Jēzum. Mēs bieži dzirdam, Ziemassvētkos mēs daudz runājam par to, ka bērniņš ir piedzimis, varbūt tās ne tik daudz tieši par šo glābšanas daļu, un kā mēs zinām, Ģedzemane bija tā vieta, kur Jēzus parādīja, ka viņš ir gatavs uzņemties visus cilvēces grēkus, arī manus. Un tieši kur ir tā līdzība, kur es tur ieraudzīju sevi, kā mēs zinām, kad Jēzus bija tādā stāvoklī, kad viņam no pieres tecēja asins sviedri, viņš ļoti pārdzīvoja, un tajā pašā laikā viņš bija paņēmis sev toreiz līdz 3 mācekļus, kas bija miega pilni. 3 reizes viņš gāja viņus modināt, un viņi atkal aizmiga, un Jēzum ļoti, ļoti vajadzēja šo atbalstu, viņš tajā brīdī varbūt to nesaņēma no cilvēkiem. Un es domāju, arī es, cik bieži arī es varbūt tās gan fiziski esmu ļoti miegains, neuzmanīgs, gan tādā garīgā ticības dzīvē arī es pavisam noteikti ļoti bieži līdzinos šiem mācekļiem, kas ir aizmiguši, kas varbūt tajā mirklī nesaprot šo Jēzus uzdevumu. Un pats galvenais, kā Jēzus viņiem teica, lai viņi ir modrīgi, ka nekrīt kārdināšanā. Un tieši tur es arī pamanu šo nozīmi savā dzīvē, kad līdzīgi varbūt kā mācekļi tajā laikā nebija pietiekami uzmanīgi pirms šiem krusta notikumiem, tikpat uzmanīgiem mums būtu jābūt arī tagad, kad, paldies Dievam, Jēzus šo misiju ir piepildījis, viņš ir uzņēmies mūsu pārkāpumus, un mums ir jāgaida, kad viņš atgriezīsies. Tāds ir mans stāsts.
Kāpēc Jēzus man ir nozīmīgs? Ir kā vienkārši jautājums, bet varbūt nemaz nav tik vienkārši, ka sāk par to tā dziļāk domāt. Domājot par šo, es arī vēl neesmu izdomājis tādu precīzu atbildi, kas varētu pateikt to, ko es gribētu pateikt. Bet, un tā es uzdodu vienmēr pretjautājumu, kāpēc es esmu Jēzum tik nozīmīgs un ko Jēzum es nozīmēju. Un es skatos savu dzīvi, uz savām domām, darbiem, un es saprotu ne tik daudz un ne tik ļoti, ko es Jēzum nozīmēju. Ne tik daudz viņš man nozīmē, diemžēl. Bet es gribētu, lai Jēzus man nozīmē tikpat daudz, cik es viņam. Un man ļoti patīk vēl arī uzdot bērniem šo pašu jautājumu, un bērnu atbildes dzirdot, tāpēc Kristiāna, dēliņa, atnāc lūdzu. Atnāc. Skrien šurpā. Pasaki lūdzu, ko tev nozīmē Jēzus? Jēzus nozīmē mīlestību un patiesību. Lūdzu, vienkārši bērnu atbildi, tā ir vispatiesākā. Paldies. Paldies jums. Arī pavisam mazākajai paudzei Jēzus ir kas ļoti nozīmīgs. Tādēļ dzirdēsim 2 dziesmas bērnu izpildījumā. Nāc man teica parapapam, jauns ķēniņš piedzīmis parapapam. Ja es nesam dāvanas parapapam, to augstī godinot parapapam.
Ra-pa-pum-pum, ra-pa-pum-pum, ra-pa-pum-pum. Bērnam silīte para-pa-pam-pam, ķēniņam. Mazais Jēzu para-pa-pam-pam. Es esmu nabaga zēns para-pa-pam-pam. Man nav tev dāvanas para-pa-pam-pam. Vien tāpēc spēlēšu para-pa-pam-pam, ra-pa-pam-pam, ra-pa-pam-pam. Es mazais bundzīnieks para-pa-pam-pam, visaugstākam. Kūtī spēlēju para-pa-pam-pam, man līdzi dziedāja para-pa-pam-pam. Uz bungām balītes para-pa-pam-pam. Viens sirdīs dūnēja para-pa-pam-pam, ra-pa-pam-pam, ra-pa-pam-pam. Jēzus smaidīja para-pa-pam-pam, man vienīgam. Es jums nolasīšu kādu dzejoli. Pasaule nespēja viņu aptvert, zinātne nespēja viņu izskaidrot, apstākļi nespēja viņu ierobežot, cietumi nespēja viņu ieslodzīt, jo viņš ir uzvarējis. Valdības nespēja viņu atlaist, armijas nespēja viņu uzvarēt, kritiķi nespēja viņu noniecināt, liriķi nespēja viņu aprakstīt, jo viņš ir uzvarējis. Vēsturnieki nespēja viņu izdzēst, skulgalvji nespēja viņu izkropļot, islams nespēja viņu atcelt, pāvesti nespēja viņu aizvietot, jo viņš ir uzvarējis. Filozofi nespēja viņu ignorēt, pusauģi nespēja viņu saniknot, eņģeļi viņu sajūsmā pielūdz, jo viņš ir uzvarējis. Laiks nespēja viņu izdzēst, nāve nespēja viņu pievarēt, jo viņš ir uzvarējis. Šie bija ļoti spēcīgi vārdi par Jēzu. Pārdomāsim tos, ieklausoties vijoles skaņdarbā un pēc tam ansambļa un dueta priekšnesumos.
Klusa kā sāpes, ko neapstrīdi, klusa kā Kristus, kas klāt ir ik brīdī, klusa kā lūgsna, kas debesīs vijas, klusa kā ilgas, kas piepildījās. Tik klusa un svētā ir šī nakts. Klusa kā rūpju plīvurs pārsēju, klusa kā tālums pilns sapņotu dzēju, Klusa kā mūžībā vītā ap laiku, klusa kā bērna asra par baigu. Tik klusa un svētā ir šī nakts. Klusums kā dūbaks stiep roku, nevainīgs skatiens pilns moku, kā smeldze, kā nav nekur mājās, kā zeme pie krusta kājās. Klusa kā dvēsele bīgā Dievā, klusa kā eņģeļa sastaptā sievā, klusa kā Marijas paļāvībā, klusa kā mīlošā Dieva gribā. Tik klusa un svētā ir šī nakts. Klusa kā noslēpums vēsturē vītais, klusa kā Dievs autos ievistītais, klusa kā zobens caur Marijas sirdī, klusa tik klusa un tomēr tu dzirdi. Tik klusa un svētā ir šī nakts. Tik klusa un svētā ir šī nakts. Kungs ļauj ar tevi būt, mums ceļā līdzi nāc, un liec mums gudriem kļūt, kad neziņa mūs māc. Ļauj mums tevi just, ceļš, kad sāk mums zust. Vidus vietu tu, mūžam ilgotu, kur mums droši būs patvērums. Kungs savu gaismu dēļ, Kungs savu gaismu dēļ, mums dziļi dvēselē, mums dziļi dvēselē, mūs savā mierā sēdz, mūs savā mierā
meklēt prast un to vietu rast, ticībā, kur patvērums. Reiz visas mokas tur tiks rimdinātas, un visas laustas sirdīs iedinātas. Tur sajūtīsim, ka mēs Dieva bērni, kas pie tevis tiecas, augšu debesīs. Kungs saviem bērniem dod, lai tava gaisma mird, lai mīlestību ros, sev mīlot katra sirds, Divi lūdzamies, kā ik katrs bērns. Ļauj to vietu rast, ļauj to meklēt prast, ticībā, kur patvērums. Ļauj to vietu rast, ļauj to meklēt prast, ticībā, kur patvērums. Priecīgus Ziemassvētkus! Lai svētības un miers katram namam, no kurienes jūs esat ieradušies. Bērni, te ir kādi bērni? Ja? Man jautājums, vai jūs zināt, kādēļ mēs šodien esam sanākuši kopā? No, kāpēc? Kas tāds īpašs ir noticis? Kas mums visas būtu trešdienas vakarā savedis kopā? Kas? Jēzus piedzimis. Paldies! Mēs tiešām redzam, ka kaut kas īpašs ir noticis, jo Talsu ielās šķiet, es nezināju vispār, ka tik daudz iedzīvotāji dzīvo un mašīnas tik daudz ir šajā laikā. To varam redzēt. Un kas bija tas Jēzus? Jūs zinat? Bērniņš bija Jēzus. Dēls, Dieva dēls. Paldies! Ko tas īsti nozīmē? Ir ļoti labi un vērtīgi mums atgādināt sev nedaudz vēsturi. Jo tad mēs saprotam, kas vispār tas ir, kur mēs esam tagad nonākuši. Un paskatīties atpakaļ, lai saprastu, kāpēc šodien ir tā, kā ir. Un tāpēc es aicinu nedaudz ielūkoties vissenākajā vēstures grāmatā un šajā stāstā, lai saprastu, kāpēc. Un kas tad īsti bija tas Jēzus? Kas tur tik īpaši, ka viņš piedzima? Un sāksim ar pašu sākumiņu. 1. Mūzus, 1. nodaļa un 1. pants, pats Bībeles sākuma. Sākumā Dievs radīja zemi. Un es aicinu tiešām klausīt, nekā nebūtu dzirdējuši. Pirmo reizi, tad un tad taisīsim cilvēkus
pēc mūsu tēla, pēc mūsu līdzības. Tie, lai valda pār zivīm jūrā, un pār putniem debesīs, un pār lopiem, un pār visu zemi, un visiem rāpuļiem, kas rāpo pa zemi. Ko? Jums likās kaut kas interesants šeit? Šis ir no tāda paša sākuma, un pirmkārt jau šeit ir skaidrs, ka bija tāds Dievs sākumā, un tas liek arī pieņemt, ka viņam nav sākuma, jo viņš bija jau pašā sākumā. Un tad mēs lasām, ka viņš visu, ko rada, bet tas dīvainais, ko mēs šeit dzirdam, ir, ka viņš ar sevi runā daudzskaitlī. Jūs kādreiz ar sevi runājat daudzskaitlī? Ko? Iesim, un Dievs teica, taisīsim cilvēkus pēc mūsu tēla. Jūs domāt, varētu teikt, iesim un paspēlēsimies ar sevi ārā. Nē, mēs tā nesakam. Vai iesim un nopirksim kaut ko veikalā pats ar sevi. Bet mēs šeit redzam, ka Dievs ir vairāki. Un tiešām tas kļūst diezgan loģiski, ja mēs saprotam, ka Dievs bija no iesākuma. Un vēl Bībele vairāk kārt atkārto, ka Dievs ir mīlestība. Ja viņš tur būtu bijis viens pats pašā sākumā, tad nekāda mīlestība tur nesanāktu. Jo viens pats taču nevar mīlēt sevi, vai ne? Tad tā drīzāk būtu sautība. Vai, varētu visu ko izdomāt, egocentrisms. Bet Dievs ir vairāki. Arī divi tur varētu netik labi sanākt, jo tad viņi varētu savā starpā tur no pašiem sākumiem domāt, es iepriecināšu tevi, tu iepriecini mani, un tā sanāktu apusēja sautība, lai tu atkal iepriecinātu mani. Tā mēs citreiz gribam no attiecībām. Bet viņi, Bībele atklāja, ir trīs dievišķas personas. Un šo ir ļoti svarīgi saprast, lai saprastu tālāko stāstu. Tad tālākais stāsts. Mēs neilgi pēc tam, kad Dievs ir radījis šos cilvēkus, viņš viņiem, starp citu, mēs lasām, ir nodevis visu varu. Viņi ir šīs pasaules valdnieki. Viņiem ir jāvalda. Un tad notiek kas ļoti skumjš. Ir kāda dīvaina būtne, čūska, kas izrādas cilvēku un Dieva ienaidnieks. Un viņš panāk, ka viņi neusticas vairs Dievam, šiem Dieva likumiem viņus piekrāpj un salauž šīs attiecības viņiem ar Dievu. Viņi atsaucas šiem meliem un sāk apšaubīt Dieva labos nodomus viņiem. Un ar to cilvēki pazaudē šo Dieva līdzību. Un līdz ar to Dieva nodoms cilvēkiem ir pazaudēts. Dievs redz un visas debesis redz, ka šis cilvēks, kas bija radīts skaistumam, mīlestībai, tagad ir pakļauts naidam, ļaunumam un nāvei. Agrāk vai vēlāk. Viss ir pazaudēts. Vai tiešām? Vai tiešām Dievam nebūs risinājumi? Un mēs tiešām redzam, ka Dievam ir risinājums. Un 1. Mūzes, turpat tālāk 3. nodaļā, kur ir šis stāsts, 15. pantā, jau pašā sākumā, Dievs, mēs redzam, nenāk pie cilvēkiem dusmojoties, ko tu tagad izdarīji, bet viņš nāk mīlestībā, apsolot kaut ko ļoti īpatnēju. Viņš apsola pēcnācēju, kurš izpostīs sātana darbus. Un tā Ādams un Ieva, šie pirmie cilvēki, droši vien gaida, ka tad viņu pēcnācējs kaut kas īpašs būs. Bet mēs redzam, ka Kains un Ābels, nākamie cilvēki, kas piedzimst, nepaveic šo misiju, kas tika pravietota.
apsolīta. Un nāk tālāk nākamie cilvēki, mēs nonākam ātri tālāk uz priekšu šajā stāstā līdz tādam vīram Ābramam, kur vēlāk sauc par Ābrahāmu. Un viņam ir nevis piedzimst, bet tiek apsolīts kāds īpašs dēls. Un viņš tiešām ir īpašs, jo Ābrams jau tajā laikā ir ļoti vecs, jau pie 90 gadiem, un arī šis dēls kā nenāk, tā nenāk, un viņa sieva ir jau ļoti labi gados. Un Ābrams domā, labi, varbūt, ja mana sieva ir neauglīga, varbūt tad caur manu kalponi šis bērns var nākt. Un tā Ābrams mēģina, un viņam piedzimst Ismaēls, bet Dievs saka, nē, mani nodomi tā nepiepildās. Un Dievs tiešām dod caur Sāru, Ābrama sievu, bērnu, Īzaku. Un interesanta lieta ir par Īzaku. Īzaks piedzimst, un ebreju vēstulē, kas ir jau jaunajā derībā stāstot par Īzaku, viņš ir nosaukts kā vienpiedzimušais dēls. Ābrama vienpiedzimušais dēls. Ko tad tas varētu nozīmēt? Mēs tikko dzirdējām stāstā, ka tas nav vienīgais dēls, jo bija Ismaēls, un pēc viņa bija vēl kādi 6 citi bērni Ābramam. Bet tas nozīmē, ka šis ir termins, īpašs termins, kas ir šim apsolītiem bērnam, kurš turpina šo līniju līdz pat Jēzum. Un tā mēs pēc Īzaka redzam, ka turpinās no Īzakam tiek apsolīts atkal īpašs dēls, kurš turpinās šo apsolījumu, ka nāks viens īpašs pēc tā. Un šī īpašā līnija tiek saukt par pirmdzimtajiem. Īzaks bija pirmdzimtams, kaut arī pirmais nepiedzima, un pēc tam nākamais Jēkabs bija pirmdzimtais, kaut arī pirmais nepiedzima, bet šis ir derības, šis apsolījuma termins, ka nāks kāds īpašs dēls. Un pārlicot ātri uz priekšu, mēs nonākam tiešām pie šī īpašā dēla. Un par to var lasīt jaunajā derībā. Ar šo izpratni mēs tagad varam izlasīt visslavenāko pantu Bībelē, kas ir par šo notikumu. Jāņa evaņģēlija 3. nodaļa 16. pants. Jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka deva savu vienpiedzimušo dēlu. Un tagad jūs saprotat, kas ir šis vienpiedzimušais. Ne tas, ka viņš būtu vienreiz kaut kad sen pagātnē piedzimis no Dieva, ne arī tas, ka viņš būtu vienīgais Dieva dēls, jo, kā mēs dzirdējām iepriekšējās dziesmās, mēs visi tiekam saukti par Dieva dēliem. Paldies par brīnišķīgo duetu, ka mēs gribam būt Dieva dēli un meitas. Bet Jēzus kļuva par šo īpašo apsolīto dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība. Vienpiedzimušais dēls. Bet no šī visa Bībeles stāsta mēs saprotam, ka šis dēliņš, kas piedzima Marijai, nebija vienkārši parasts cilvēka dēls, bet kā Patricija atzina, tas bija arī Dieva dēls. Un ne tikai Dieva dēls, mēs viņu saucam par dēlu, tāpēc, lai mūsu latviešu un cilvēku izpratnē mēs kaut kā to vispār varētu salikt smadzenēs. Bet viņš bija pats Dievs, kurš nokāpa šeit lejā. Dievs, trīsvienīgais Dievs, viens no tiem, kurš radīšanā teica, darīsim cilvēku. Izvēlējās, es kļūšu par cilvēku. Vienu no viņiem, lai paceltu viņus no tās salauztības. Jo risinājumam bija jābūt tik dziļam, cik dziļas bija šīs salauztās attiecības mums ar viņu. Tāpēc viņš nāca šeit,
lai mūs atkal savienotu. Un gribu noslēgt arī ar šo vienu apsolījumu, ko apustuļi, kas nāca pēc Jēzus, ļoti labi saprata. Un daudz par šo runāja, par šo Kristus piedzimšanas brīnuma nozīmi, ka viņš piedzima, Dievs piedzima par cilvēka dēlu un Dieva dēlu. Tas ir Efeziešu vēstulē pašā sākumā. Apustulis Pāvils raksta tā. Viņš arī izredzēja mūs Kristu pirms pasaules radīšanas. Es nedaudz apstāšos. Kas bija Jēzus? Viņš bija šis bērns, bet viņš bija pirms pasaules radīšanas. Un jau pirms viss šis tika radīts, viņam bija šī doma, ja būs vajadzīgs atjaunot attiecības cilvēkam ar Dievu. Viņš kļūs par vienu no mums, par mūsu brāli, lai mums parādītu, ka Dievs ir mīlestība. Tātad viņš izredzēja mūs pirms pasaules radīšanas Kristu, lai mēs būtu svēti un viņa priekšā nevainojami mīlestībā, pēc savas gribas labprātības. Viņš jau iepriekš lēmis mūs pieņemt par saviem dēliem caur Jēzu Kristu. Dievs ir pieņēmis tevi pieņemt. Lai arī ko tu būtu darījis, lai arī kas būtu noticis un kas vēl notiktu, viņš ir apņēmies līdz visiem sirdsdziļumiem tevi pieņemt par savu dēlu. Dieva dēlu. Un tas nav par skaļu teikts. Dieva meitu. Tas nav pārspīlēts. Mēs tiešām varam būt. Tāpat kā Bībelē Ādams ir nosaukts par Dieva dēlu. Arī Alberts un jebkurš šeit klātsošais var būt Dieva dēls un Dieva meita. Kāpēc? Tāpēc, ka mums piedzima dēls. Jēzus Kristus. Caur ko šeit ir teikts? Ka viņš mūs ir pieņēmis par saviem dēliem un meitām caur Jēzu Kristu. Tāpēc, ka viņš nāca un kļuva par mūsu brāli. Un kā Jēzus aicināja, tad Nikodēmu, kuram viņš teica šos slavenos vārdus, ko es pirms tam lasīju, viņš teica, neviens nevar nākt debesu valstībā, ja tas nepiedzimst no augšienes. Tāpēc šajos Ziemassvētkos svinēsim ne tikai Jēzus piedzimšanu, bet piedzimsim paši no augšienes. Piedzimsim, lūksim rītdien no rīta, kad skaidās šis piedzimšanas diena. Kaut arī tas nav pierādīts, bet piedzimsim, lūksim pēc šīs piedzimšanas. Jo te ir potenciāls, milzīgs potenciāls. Te bija teikts, ka mēs varam kļūt svēti un viņa priekšā nevainojami mīlestībā. Tas ir Dieva nodoms. Viņš grib, lai mēs atkal varētu mīlēt. Kā es to gribu. Kā es ilgojos, kaut es varētu atkal mīlēt. Arī šodien un vakardien saskāros ar to, ka es nemāku mīlēt vēl tā. Jūs zināt, Ziemassvētki ir diezgan saspringts laiks. Es domāju, ka ne tikai man vien. Un tad ir īpaši izaicinoši. Laipni visiem atbildēt un reaģēt un nebūt fiziski izsmeltam, vai ne? Bet Jēzus ir nodrošinājis šo. Mīlēt. Pilnīgi mīlēt. Un lai mēs to varētu, pieņemsim Jēzus piedzimšanu. Un piedzimsim arī mēs caur Jēzu. Vai jūs to gribat? Kurš gribētu? Paldies par iesaisti. Lai Dievs tiešām mums dod skaistus Kristus piedzimšanas svētkus, priecīgus Ziemassvētkus un pašiem piedzimt. Amen.
Viņš
šīs bērns mūs dzīvus darīja. Prieks, prieks tu pasaulē, kad sveicam pestītāju. Mīļots Dievam augstībā, šīs bērns mūs dzīvus darīja. Prieks, prieks tu pasaulē, kad sveicam pestītāju. Vēsts par Jēzu. Vēsts par Jēzu nav tikai vēsture, bet arī nākotne. Tāpat kā viņš vienreiz nāca uz šo zemi, viņš ir apsolījis nākt arī otrais. Jēzum augšām ceļoties debesīs, eņģeļi palikušajiem mācekļiem teica: Ko jūs stāvat skatīdamies uz debesīm? Šis Jēzus, kas uzņemts prom no jums debesīs, tāpat nāks, kā jūs viņu esat redzējuši debesīs aizejam. Vēl citā Bībeles vietā pats Jēzus saka: Jūsu sirdis lai neizbīstas, ticiet Dievam un ticiet man. Man tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai tad es jums būtu teicis, es noeju jums vietu sataisīt? Un kad es būšu nogājis un jums vietu sataisījis, tad es nākšu un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur esmu es, būtu arī jūs. Tātad Jēzus vēlas satikties ar mums. Bet ne tikai satikties, bet būt kopā, dzīvot kopā. Tā ir interesanta doma, ka visvarenais Dievs vēlas personīgas attiecības ar cilvēkiem. Varbūt tas ir iemesls, kāpēc kristieši par Jēzu ir tādā sajūsmā. Jo viņš nav vienkārši vēsturisks stāstu varonis, bet personīgs, klātesošs Dievs, kurš ir apsolījis satikties nākotnē. Ieklausīsimies kora dziesmā, kas vadīs mūs pārdomās pie nākotnes notikumiem, Jēzus otrās atnākšanas. Thank you.
esam pietuvojušies koncerta izskaņai, bet pirms tās vēlamies vēlreiz atskatīties uz senajiem notikumiem Betlēmē. Koris mūs aicina pievienoties viņiem dziesmā Klusa nakts, svēta nakts. Un to dziedot gribu aicināt mūs nepalaist garām vārdus dzimis pestītājs jums. Un brīdi pārdomāt, ko tas nozīmē man. Betlēmes stāstam ir sava veida atkārtojums. To Bībeles paziņo, bet jautājums ir, kuru lomu mēs ieņemsim. Vai būsim kā tā laika sabiedrība, kas par to tikai domā, vai kā austrumu gudrie, kas vēro zīmes un sagaida Jēzu. Kā būs ar mums? Vai mēs būsim starp tiem, kas viņu gaida, vai palaiž garām? Noslēgsim šo vakara lūkšanu. Visvarenais, mūžīgais, iesākums un gals. Tas bija īpaši šodien satikties ar tevi, dzirdēt par tevi, mācīties, un tas bija ļoti īpaši vienoties dziesmā tev. Tiešām ne tikai eņģeļi todien gavilēja, bet arī šodien. Un Tēvs, mēs arī gribam tev gavilēt. Turpmāk no šīs dienas, katru dienu. Tēvs,
gribam no sirds vēlreiz pateikties paldies, ka tu tik ļoti mīlēji šo pasauli, ka biji gatavs pats nākt un kļūt par vienu no mums, par mūsu cilvēces brāli. Palikt tāds uz mūžiem, lai mēs varētu uz mūžiem būt vienoti ar tevi. Un kļūt arī mīloši, atkal līdzīgāk tev. Un pēc tā mēs ilgojamies šajos Ziemassvētkos, un katrā nākamajā dienā, līdz tu nāksi atkal, lai tu, Tēvs, mums dod piedzimt caur Jēzu Kristu no jauna, no debesīm piedzimt. Lai cik filozofiski vai interesanti tas izklausītos, mēs lūdzam dot mums šo pieredzi, to pārdabisko un nelīdz galam saprotamo, ka mēs atkal varētu mīlēt, kā tu mīli. Tēvs, tāpēc es lūdzu svētīt katru ģimeni, kas šeit ir ieradušies, katru pārstāvi no ģimenēm. Tēvs, lai šis vakars ir īpašs, ne tik daudz varbūt ar šīm dāvanām un lampiņām un visu citu, bet ar mīlestību. Ko tu mums esi devis? Mīlestību, ko mēs viens otram dāvināsim, un mīlestību, kas mūs pavadīs līdz mūža galam, līdz tavai nākšanai. To mēs lūdzam un pateicamies Jēzus mūžīgā dēla, vienpiedzimušā dēla vārdā. Amen. Novēlam jums gaišu un vērtīgu pārdomu pilnu šo vakaru. Un mūsu draudzes mazākie ir sagatavojuši jums mazas dāvaniņas, ko saņemsiet ejot ārā. Svētīgu šo Ziemassvētku un gada nogales laiku!